2009. gadā, pārņemot Elejas slimnīcas vecās ēkas un reorganizējot tur esošās struktūras, bija cilvēki, kuriem piedzima liels sapnis izveidot šeit, Elejā, jauniešu māju, lai jaunieši varētu labāk sagatavoties turpmākajai dzīvei. Un vislielākais sapnis par šo māju bija mūsu Elejas bērnu un ģimenes centra atbalsts vadītājai Nelijai Venbergai. Un tā doma bija, braucot šai ēkai, vienmēr tāda, te taču bija Elejas bērnu, kādreiz dzīvoja ļoti daudz bērnu, te bija dzemdība un nāms, te tik daudz pozitīvās enerģijas glābās. Iedomājieties, cik laimīgi cilvēki šajā pasaulē nākuši šajā mājā. Man radās iespēja tiešām projektā un ar novads pielikt naudu, un es ceru, ka tiešām tie jaunieši, kuri tā mājā dzīvos, viņi mācēs to dzīvi veidot, un pēc tam būs kārtīgi mūsu valsts pilsoņi, iedzīvotāji. Tāpēc domāju, ka tas tiešām ir ļoti, ļoti pareizs solis, un ja visi deputāti vispārīgi to atbalstu. Man šodien liels prieks, kad Elejā ir vēl viena ēka sakārtota. Patreiz tas lācīts nav no ārpus vēl kārtībā, bet lācīti vēderā viss kārtībā. Tūlīt ieiesim iekšā, apskatīsimies. Ja? Ir tagad atkarīgs no iemītniekiem, kā tās telpas tiks uzturētas. Ja? Mēs savu darbiņu kā esam daļai padarījuši. Ja? Tagad būs gan no iemītniekiem, gan arī personālam būs tā rūpe. Jauniešu mājā tā ir iespēja pašiem jauniešiem apgūt jaunas prasmes, kas noteikti noderēs tālāk dzīvē. Bet man gribētos, ka ne tikai prasmes priekš sevis mēs iegūstam, bet arī attīstam empātiju, respektīvi attīstam iejūtību, sirsnību un palīdzēšanu viens otram. Un tas galdauts, es tā esmu iedomājusies, ka varbūt tā tradīcija tāda varētu būt, brīvdienās sanāk, galds šeit ir, galdauts būs, brīvdienās sanāk un parunāties visiem kopā, kā ir gājis, kādi kreņķi, kādi prieki, pieņem kādus kopīgus lēmumus. Es nezinu, vai tā būs tava tradīcija, bet katrā ziņā no manis vēlējums palikt sirsnīgai, palīdzēt draugiem, laikam jau tā jāteic, un arī draugiem atvērties, visiem kopā būt vienam spēkam, lielam spēkam, uz izdošanos.